Paldies visiem par izteikto atzinību, ne tikai manā vārdā, bet arī mūsu 300 Vidzemes un Latgales zemnieku vārdā, kas šodien stāv lauku malās un gaida labāku laiku, lai savāktu šī gada ražu. Protams, prieks, ka arī šī balva par eksportu, jo to saprot pēc šīs pēdējās krīzes, ka bez darba un eksporta valsts bagāta nekļūs. Un mums ir prieks, ka mēs to varam. Iesējot zemē sēklu un pēc pusotra gada vai gada novācot un to veiksmīgi pārdodot pasaules tirgos, mēs gādājam Latvijai naudu. Es novēlu jums visiem veikalā izvēlēties vispirms Latvijas preci. Mēs esam gatavi viņu ražot un dot jums tādu iespēju iegādāties. Un to, ko jūs nevarēsiet patērēt, mēs esam gatavi eksportēt un gādāt to, lai visiem būtu labklājīgi. Paldies! 4. nominācija bija zīmolvedība, kuru ieguva Ādažu čipši valdes priekšsēdētājs Valdis Blūms, bet viņš šodien nav varējis ierasties, bet domāju, ka arī katram ir skaidrs, kas Latvijā ir zīmols Ādažu čipši. Paldies tiem, kas ražo pārtikas produktus, paldies tiem iedzīvotājiem, kas ejot uz veikalu izvēlās Latvijā ražotos pārtikas produktus, lai mums visiem jauka šī diena. Svētku reize un komisijas priekšsēdētājiem noteikti viss tas smagākais uzdevums no visiem tiem labākajiem izvēlēties tos, kurus mēs šodien godinām. Mums negāja viegli žūrijas komisijas sēdē. Kāds 2 stundas spriedām, bet mēs ļoti arī respektējam balsojuma rezultātus, kāda bija no iedzīvotājiem par laureātiem. Tātad pirms tam jau bija kaut kāds atlases pasākums. Domāju, lai iedzīvotāji visi zina, ka tas nešātā. Jā, balsojums bija internetā par izvirzītiem kandidātiem, tur vairākas kārtas un tāds, kā bija gala rezultāts, to mēs arī tomēr respektējam, ņemam vērā, pieņemot savu lēmumu. Ja tāds sporta princips, tad 8. ceturtdaļu fināls un tad pusfināls, kamēr tie laureāti tagad uz skatuves. Varētu zemā mērā teikt, jā. Bet kādi bija arī tie priekšnoteikumi, kādās sfērās, redzam inovācijas, redzam arī mūsu dārzeņa tekstu? Bija faktiski 4 nominācijas. Tas bija inovācijas, zīmols, tas bija eksports. Tie pamati faktiski, kas ir vajadzīgs, lai attīstītos un tādā veidā arī tika vērtēti. Šos produktus jau mūsu cilvēki lielveikalos un tāpat tās visā Latvijā jau zina. Un tāpēc varbūt bija ērtāk arī viņiem jau izlēmt, ko tad viņi gribētu un par ko balsot, un arī šādā svētku reizē, kad visi tomēr ar citu sajūtas skatās to. Es domāju, jā, ka tā kā mēs jau lietojam tos produktus, tad arī tāpēc tā balsošana, es domāju, cilvēkiem nebija sarežģīta. Katram no mums bija kaut kāds viedoklis par to. Es jau smējos, ka tā balva arī par inovāciju izskatās labi, tāpēc, ka tur ir augšā propellers, un tas varētu būt Karlsona propellers, kas neļauj būt uz vietas, ka tas vienmēr jābūt mūžīgajā kustībā. Un es varu sākt jau no 19. gadsimta, kad Aldris bija inovatīvs un sūtīja savu alu uz Krievijas galmu, tad tagad mēs visu to gadsimtu garumā visu laiku darbojāmies, un inovācijas ir tas dzinējspēks, kas ļauj iet uz priekšu. Bez šaubām, ka mēs esam lepni par to, ka mūsu inovācijas atzīst citās valstīs. Tāpēc, bet vislielākais prieks, ka tomēr savā valstī mēs esam atzīti par inovatīvākajiem. Skatītājiem jāpiesaka, ka paši jau viņi balsoja. Paldies visiem, kas balsoja, paldies patērētājiem, paldies visiem. Un es domāju, ka inovācija mums pēdējā gada laikā bija ļoti, ļoti daudz. Mums bija tāda inovācija, kā jūs tagad duelis, alus duelis, un Rīgas svētkos mums būs tas prieks paziņot arī par to rezultātu, šo inovāciju divu duelantu tātad rezultātiem. Un man jāpatur noslēpumā pagaidām, jo vakarā būs paziņots oficiāli. Lai būtu intriga. Jā, bez šaubām. Mēs nenovērtējam to, ka arī tādās nozarēs kā pārtika, kas ir ļoti ievērojama nozara Latvijas tautsēmniecībā, inovācijām ir ļoti liela nozīme. Un inovācijas jau nav tikai radīt kaut ko jaunu, inovācija ir radīt kaut ko tādu, kas tirgum ir vajadzīgs īstajā brīdī. Un man bija ļoti liels prieks, ka tieši bija izvirzīts Alders un Ināra Šuri, jo tam lielajām mums liekas, ka ir viegli, jo viņš ir tik liels, bet patiesībā
īstenībā lielajam laist tirgu jaunu produktu, jaunu inovāciju ir ļoti liela atbildība, jo tas ir ļoti liels cilvēku skaits, ir iesaistīt ļoti liela resursi. Un jāsaka, Aldara gadījumā tā jau ir arī tāda Ināras lielā māksla, nekad nebaidīties iet ar jauniem produktiem un riskēt un būt drosmīgai. Un tas, es domāju, šajā gadā īpaši izcēlās ar šo Delight produktu. Un, protams, kad man ir noteikti arī jāpasaka, ka nav jau tikai māksla izdomāt, ir māksla arī saražot. Un to, cik gudri un cik atbildīgi arī tiek ražots, kā tiek domāts, kaut vai par ūdens patēriņu un par elektroenerģijas patēriņu, lai mazāk skādētu videi. Es domāju, ka tur ir tiešām cepuri nost un arī ir ļoti liels prieks tiešām par Ināru. Visi Latvijas dārzeņa audzētāji ļoti priecīgi šajā dienā šodien. Es domāju, ka dārzeņa audzētāji redzot šādu novērtējumu, ka tomēr arī pircēji, arī tie cilvēki, kas redz šo mūsu preci, redz šo mūsu darbu, ir izvēlējušies par gada cilvēku tieši dārzeņa audzētājus. Es pat negribētu teikt, ka tas ir gada cilvēks. Es gribētu teikt, ka tas ir uzņēmums, kas strādā kopā, strādā ļoti kārtīgi kopā un tādā veidā ar šo savu kārtīgo un pamatīgi smago darbu ir panākuši šādu. Kooperatīvs varbūt ir sasniedzis šo rezultātu tādēļ tik ātri, ka mēs strādājam kopā un te varbūt nav nostrādājis latviešu skaudīgums vienam pret otru, bet mēs savā kooperatīvā esam tie, kas patiešām viens par otru krīt un ceļās. Un tā ir tā lieta, kas uzreiz rada panākums ātrus, bet tai pašā laikā kooperatīvu biedri jau ir tās saimniecības, kas ir praktiski ar stāžu, kas jau sevi ir parādījušas jau daudzus gadus un pat vairāk kā 10 un 15 gadus. Un tas nozīmē, ka cilvēki, kas māk strādāt, ja viņi var arī apvienoties un atrast kopīgu valodu un visiem ir kopīgs redzējums un kopīgs mērķis, tad, protams, šie rezultāti ir tik ātri, kādi viņi ir šobrīd. Uzdevums nebija viegls, jo katrs, kas bija nominants, noteikti bija pelnījis šo galveno balvu un nosaukumu gada cilvēks nozarē. Bet uzvarētājs vienmēr ir viens, tur neko nevar darīt. Bet balsojums bija tāds intensīvs. Balsojuši bija vairāk kā 2000 cilvēki, izteikuši savu viedokli. Un es domāju, tie, kas nobalsoja, tie noteikti ir pārliecināti, ka Latvijā ražotā pārtika ir labāka, kvalitatīva, garšīgāka un veselīgāka mums. Un tie ir tie, kas arī ikdienā noteikti veikalā izvēlās šo vietējo preci. Un nepavelti pagājušajā gadā valstī nozare, kas visvairāk ir eksportējusi, ir lauksaimniecības un pārtikas nozare. Tā ir tā, kas valsts budžetā pagājušajā gadā ir ienesusi reālus 100 miljonu, kuri nebija jāaizņemas pa augstiem procentiem no starptautiskajām organizācijām. Un tāpēc šo lauksaimnieku un pārtikas ražotāju atbalsts ir ļoti valstiski nepieciešams, būtisks, un tieši tāpēc arī paldies viņiem ir jāpasaka, jo bez viņiem tā dzīve mums nebūtu tik skaista un tik garšīga, kā ir šobrīd. Laiki jau mainās, un cilvēki jau tagad šobrīd saprot, kas ir mārketings, saprot jau, ko nozīmē vārdiņš zīmols, ko tas viņiem dod, kā ērtāk atpazīt uzreiz mūsu produktu, arī šo kvalitāti. Man ir ļoti liels prieks par Latvijas iedzīvotāju tādu augstu izglītības līmeni, jo zaļās karotītes produktus pazīst 79% Latvijas iedzīvotāju šo zīmolu zina. Un 75% uzskata, ka tāds ir vajadzīgs un nepieciešams. Tas nozīmē, ka šie iedzīvotāji zina, kas ir nepieciešams viņu galdā ikdienā, un viņi zina, kas ir nepieciešams valsts ekonomikai. Un ražotāji atkal ir tie, kas spēj nodrošināt šo ļoti augsto kvalitāti karotītes produktiem, jo karotīte tas nozīmē vēl īpaši pārbaudīta un atzīta kvalitāte šim produktam. Un tas nozīmē, ka ir zināms ne tikai no kura uzņēmuma nāk siers, bet ir zināms arī no kuras govs nāk piens. Ja ir zināms, kurā pļavā pļauts siens, ja ir zināms, no kuras gotiņas nācis piens, ja ir zināms, kur no piena siets siers, tikai tad šim sieram piešķir karotīti. Tāpēc ēd ar karotīti.